aiz tiem kokiem, tieši precīzi. Tad tur bija bērnu laukums, var jau ar citā pusē uztaisīt. Volejbola laukumu. Liepājā, Beberliņa teritorijā topošajā aktīvās atpūtas un veikborda parkā BB Veikpark atklāta kabeļu veikborda trase. Vēl šovasar šeit sāks darboties arī kafejnīca un nākotnē gaidāms arī citas aktivitātes. Ideja radās jau ļoti vairākus gadus atpakaļ, principā jau senāk, un pirms pusotra gada vai mazliet pat vairāk bija tāda iespēja piedalīties mazo vidēju uzņēmēju konkursā par savu projektu īstenošanu, un kuras arī piedalījos un guvu lielāko atbalstu. Līdz ar to nebija vairs nekāda atkāpju varianta, un bija jātaisa augšā veikparks Liepājā. Tā kā es jau sen nodarbojos ar kiteboardu, sērfu un citiem ekstrēmu sporta veidiem, arī veikbordam, ar veikbordu arī sāk nodarboties jau 3 sezonas atpakaļ, un principā tas bija tā, ka es braucu tikai uz sacensībām, vienlaicīgi sacensībām arī trenējos. Tad, bija doma, ka nav variantu, lai turētu līmeni un varētu augt vairāk, tad nepieciešams ir arī, protams, pašiem Liepājā savs veikparks. Līdz ar to attīstīt turismu, attīstīt ekstrēmo sporta veidu, jaunu ekstrēmo sporta veidu Liepājā, piesaistīt jauniešus, dot viņiem dažādas vēl atpūtas iespējas un izklaides. Beidzot, projekts ir tapis. Viņš tagad ir palaista veikborda parka sistēma. Ir iespēja jau nākt un braukāties un arī, kam nav savu inventāru, izīrēt savu inventāru. Inventāru nomu dažādiem izmēriem. Piemeklēsim katram, kas būs nepieciešams. Tātad veikborda dēļ ir arī veikskaits, ir viss aizsarga vestes, ķivers, viss nepieciešamais braukšanai un drošības ziņā nepieciešamais. Šajā projektā, principā, patreiz ir iesaistīta gan ģimene, gan draugi. Tētis nāk palīdz izveidot ainavu. Kāpēc mēs tieši izvēlējāmies Beberliņus, jo šeit ir plašas izvēles iespējas. Nākotnes plānos ir arī izveidot kempingu, kas vēl joprojām nav Liepājā. Un visi liepājnieki jau ilgi gaida šādu projektu. Līdz ar to atkal būs ārzemju viesiem iespēja palikt kempingos, gan traileriem, gan vienkārši teltīs, gan arī mājās. Par pašu veikbordu sistēmu izmantošanu stunda maksā 20 lati, bet tas nenozīmē to, ka viens cilvēks var to stundu nobraukāt. Līdz ar to, protams, jāatbrauc kaut kādu kompāniju, tad viņi uz 4-5 cilvēkiem noīrē, piemēram, stundu, samaksā 20 latus un brauc. Pabraukā 1-3 apjus, nogurst, atpūšās, brauc uzreiz nākošais un tā visu laiku par riņķi kursē. Par inventāru nomu maksā 5 lati, pa veikbordu dēli, vesta, ķivere.